Jā, Dievs dod vārdu šim laikam, Dievs dod vārdu šai vietai un šiem notikumiem. Jā. Un Jēzus dod, viņš pieprasa tiešām klusumu, lai šis vārds varētu atnākt. Mēs nevaram būt kā skudru pūznis un gaidīt, kad Dievs kaut ko runās, kad Dievs kaut ko darīs. Tas ir tā, kad skudru pūznim tas nozīmē, ka skudras darbojas, visu laiku darbojas, viņas neapstājas, viņas visu laiku dodās savās darīšanās, viņām visu laiku ir kaut kādi darbi, Un kaut arī Bībelē ir teikts, kad pozitīvā nozīmē par skudrām ir teikts, dodies tu sliņķi pie skudrām un paskaties, kā viņas strādā. Un kad nebūs tev slinkot, bet ir tā, kad ja mēs sapulcēs vai ne, visu laiku nebitīgi kaut ko darām paši, paši kaut ko darbojamies, kaut kādus darbus darām, savus darbus, Dievs nevar atnākt un darīt, Dievs nevar atnākt un darboties. Dievs pieprasa klusumu, lai viņš varētu atnākt un kaut ko sākt darīt. Jo, klusumā sāks viņa mīlestība. Dievs deva man šo dziesmu, kādreiz klusumā sākas Dieva mīlestība, ka mums jādod sava roka ir viņam un jādodas klusumā, dziļumā, jādodas patiesībā, jādodas viņa patiesībā. Viņš nevar nākt tur, kur ir skudru pūznis. To es domāju pārnestā nozīmē, kur mēs esam kā skudru pūznī. Visu laiku skrienam un darbojamies, mums ir jāapstājas. Vai skudrs var apstāties? Diez vai, viņām ir tāda funkcija. Bet mums ir jāieslēdz šis te klusuma mods, lai mēs vispār kaut ko varam sākt darīt no Dieva, lai mūsu darbi ir Dievā darīti. Lai tā skaņa nāk no Dieva, jo tā skaņa, kura nāks no Dieva, viņa dziedinās, viņa kaut ko darīs pie mums. Tāpēc, Dievs aicina mūs apsēsties pie viņa, apsēsties ar viņu, viņa klātbūtnē un sagaidīt no viņa. Un nevis ar savu darbošanos, tā kā parādīt tādu, mēs kaut ko dārām, kaut kas notiek pie mums. Nekas nenotiks tādā veidā, ko Dievs grib. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Un ienaidnieks, viņš ir viltīgs, viņš ar viltību panāk kaut kādas savas lietas, lai kristieši aizietu projām no Dieva, lai radītu kaut kādu redzamību, lai kaut kādu miglu pūstu acīs, kur jūs sanākat un kaut ko darāt. Bet Dievs no mums prasa pakļāvību viņam un paļāvību uz viņu. Paļāvību, halleluja, halleluja. По-кревски man nāca šis vārds создать какую-то видимость, что мы что-то делаем, что мы что-то работаем. Но эти дела не от Господа, не от нас, от нас. И они не дают никакую жизнь
это дает только слабость, это только ослабляет. Kristus miesu tikai дара ваю. Да, это дает только такое, создает видимость, что мы что-то делаем для Бога как бы. Мы что-то делаем как бы для Бога. Но Бог хочет нас трансформировать. Он хочет свою трансформацию глубокую делать в нас. Kristus miesā Dievs grib savu dziļu transformāciju veikt. Jā, nekas nevar notikt no mūsu pašu darbiem. Jā, debes Tētis grib savu реалитет mums дāvāt. О, Господь, благодарю Тебя за Твою жизнь, за Твою реальность. Чтобы мы создавали не только как бы какой-то такой дымочек, да, дымочек перед глазами, что мы что-то делаем, но чтобы реально Твои дела, небесные дела, чтобы реализовались. Иисус Господь, благодарю Тебя. Иисус Господь, Иисус Царь. Да. О, слава Тебе, да. Это видимость, что мы видим, да. Это только иллюзия. Нам нужно идти глубже, копать глубже, нырять глубже. О, Господь, благодарю Тебя. А не создавать какую-то видимость, что мы что-то делаем. Аллилуйя. Благодарю Тебя за жизнь. Ты жизнь. Ты сила, Ты слава. О, Ты милость. Ты окружаешь нас. Окружаешь нас. О, Господь, окружаешь нас. И изливаешь. О, Господь. О, небеса. Да, вот так Он делает. Он нас меняет и обновляет только так, в Его присутствии. Изменение. Только так. Es pateicos, jā, Viņš grib mūs tajā dziļumā. Halleluja. Kur notikt var izmaiņas brīnišķīgas pie mums. Neko virspusēji. Amen. Jēzu, godības cienam. Dievs, godinu Tevi.